Nu, ko, draugi? Esmu atbraucis atkal uz mazo upīti. Mēģināšu apsīties, izskriet atkal pa mežiņu, paskatīties, ir zivs vai nav. Mašīnas it kā pa ceļam es neredzēju. Upes līmenis, cik spriežot no šajienes skatoties, ir ok. Ir gan tāds nedaudz apmācies laiks, tāpēc būtu forši kaut kādas saules brilles, bet ar dzelteniem stikliem, jo viņas vairāk pielāgotas, teiksim, tādam tumšam laikam. Tāpēc, ja kādam ir kādi ieteikumi, kādas polarizējošas brilles ar dzelteniem stikliem iegādāties, droši rakstiet komentārā. Nu ko, ģērbamies un dodamies makšķerēt. Nu ko, draugi, ūdens ir vēl nedaudz nokrities. Atnācām mēs uz savu iecienīto jau vietu. Mēģināsim atkal sākt ar šito pagriezienu. Un tad jau skatīsimies, kur mēs dosimies tālāk. Sakarā ar to, ka man nav brilles ar dzelteniem stikliem, šodien nāksies izmantot tādas vienkārši brūnas. Viņam arī ir polarizācijas efekts. Stipri viņas nepadara tumšāku bildi, bet vienalga būtu foršāk, ja būtu dzelteniem stikliem brilles. Tad būtu krietni patīkamāk makšķerēt. Domāju, ka uzlikšos atkal to pašu māneklu, uz ko pagājušais bija zivs, abas divas. Akara sablets, timona kopija. Nē, šis pat ir timons. Tā, šis ir grimstošais, tas ir ne tas. Grimstošā mēs šeit neliksim. Priekš grimstošā ir pārāk sekla šajā vietā. Tā kā uzliksim mēs akaru. Tāds foršs budžeta klases māneklis, kas strādā. Labi sevi rekomendējis ir. Nu, ko? Pirmais metiens. Daudziem ir tāds ticējums, ja ar pirmo metienu dabūtu zivs, tad copa nebūs izdevusies, copas diena. Bet es kaut kā tam neticu, tāpat kā ar to lašu maizes ēšanu pirms makšķerēšanas. Tieši tāpatās. Ja zivs ir, ja viņai patiks tas māneklis, to, kā jūs viņu pasniedzat, tāda viņa noteikti iebliezīs. Pirmais metiens, 5. metiens vienalga. Nu, ko esam atnākuši uz pagriezienu, kur pagājušais bija zivs. Atceramies, ka ķērājs ir pa vidu. Mēģinām mēs bišķi tālāk viņam. Un ceram, ka beidzot būs arī kāds zivtiņi. Straumīte palikusi nedaudz mazāk. Pamēģināsim uzlikt kaut ko bišķi aktīvāku spēli. Pamēģināsim uzlikt. Līdzīgā krāsojumā bija vingra mazā. Arī labs ekonomisks māneklis. Kaut kādi 7 eiro viņi tur maksā.
nedaudz aktīvāka spēle ir. Lapsiņa lielāka, platāka ir. Tāpēc uz mazākas straumas. Viņš manā vismaz uzskatījumā. Tāpēc uz mazākas straumas. Man vismaz liekas, viņš tā kā labāks ir. Tā amplitūda viņam bišķi lielāka uzreiz ir. Jo Timonam tā lāpstiņa ir maziņa, šaura. Un viņam nepieciešama tomēr kaut kāda bišķi lielāka strauma. Tā es pienācu pie nākamās vietas, kur pagājušais bija zivs. Tāda ap 70 cm, kur otrā zivs aizgāja gar kājām starp mani un zivi. To, ko arī iepriekšējā video varēja redzēt. Bet uzreiz varbūt nesākšu mētāt, jo es gāju pa sniegu, pa ledu, krakšķīšu bišķiem kājām bija. Tā kā atnācu uz vietu, nostājos nedaudz, lai nomierinās, jo tomēr zivs no visām šīm skaņām viņa paliek bišķi uzmanīga un var necapēt uzreiz. Tāpēc kaut kādu minūti, divas vienkārši pastāvēšu, nomierināsies vietu un tad sāksim makšķerēt. Nu ko, bedrītē atkal bija zivtiņa. Principā, kā es teicu, žēl, ka nesanāca video uzreiz uzņemt, bet ar pirmo metienu. Panāksim te lejā, bišķi pa straumīti. Smūga zivtiņa. Stāv straumītē. Lai bišķi nogurst, mēs pakaifosim. Tā patīkamā skaņa, kad spolīts strādā. Vienīgais, man liekas, mērlēntas aizmirsa. Šitā izskatās ļoti zolīda. Mēģināšu noņemt mugursomu, lēnu garu, apstīties vai mērlēnta līdzi vai nav. Kas mums ir? Ir mērlēnta, viss kārtībā. Tā. Cerams, ka viņa mums būs vajadzīga. Ar apals mērlēnta. Pirku, man liekas, es evoltā viņu. Kāpēc es paņemu tieši rapals šādu tipu? Viņai ir lieli cipari. Forši var redzēt visu, kad zivu nofučē. Tā kā. Aizvoksim arī. Tā, lai nesaslapina rokas. Kā viņa straumītē smuki. Smuku ziltiņā. Fantastiski mamīte. Oi. Nu, primā.
kādas emocijas. Kāds sprintiņš viņa taisa. Tur zem kokiem nevajag. Nē, zem kokiem. Ļoti smuka ziltiņa. Galvenais tur zari kaut kādi. Nu, paskraidīja. Nepiekusi. Izstāst, ka viņa nav vēl piekususi. Cik viņa tālu tur aizgājusi ir. Ko tu viņai padarīs, ka viņa straumē stāv? Baigi neko, laikam. Iesim pāri pie viņas. Iesim pāri. Iesim pāri. Kā viņi man te pa to. Kā viņi man te dancina. Izstāst, ka esmu vairāk piekusis nekā zivs. Nē, viņa vēl nebūs gatava padoties, laikam. Varētu būt laikam man lielākā pagaidām. Nē, straumītē viņa tur atpūtīsies. Pastāvēs, nedrīkst viņai dot. Nedrīkst viņai dot pastāvēt. Kā viņa nedodās, ā? Ai. Vienam pašam diezgan pagrūti. Es apsvērs domu nopirkt arī uzturamo. Būtu bišķiņ vieglāk. Nē. Es viņu, diemžēl, ar vienu roku laikam nevaru paņemt. Te uzturamos būtu kā reiz tagad noderējis. Ai, kā viņi dancina tur. Nāc. Sagurus tu esi, nāc.
cimdi pareizie. Laikam ap metru varētu būt. Kā tu piekusīsi? Nedrīkst viņai ļaut atpūsties. Savādāk tas viss būs tik ilgi, kamēr viņi kaut kur ievilks kādos zaros vai pret kādu akmeni nogriezīs. Griezies atpakaļ. Tagad būtu kāds asistents, būtu baigi forši. Nu, ko tu viņai padarīsi, Krasta no maniem. Nāc pie maniem.
Mēģināsim noņemt kameru. Noliksim viņu tā, lai būtu pēc tam varētu arī kādu bildi uztaisīt. Nu, kaut kā tā laikam. Kaut kā tā man varbūt varēs redzēt. Nāk pie manis. Viņi nostrādāja. Arī oranžīgā krāsā. Nesanāk man viņu paķert. It kā tas sagrus jau ir. Ak, Dievs. Ak, Dievs, tā ir zivs. Ak, Dievs. Un šitas ir kūlis. Tad liekam viņu atpakaļ ūdentiņā. Paņemsim mērlendi. Galvenais cenšamies turēt zivu ūdenī, lai viņai nav slikti. Lai viņi pēc tam mierīgi aizpilda tālāk. Tā. Mēģināsim kaut kur te nolikt mērlenti. Oi, nabadzīt viņu vēl ar ikriem vēl ir. Tā, kā vienam te baigi neparocīgi. Vienam baigi neparocīgi. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Kurš. Bieda. Varēs redzēt vai nevarēs? Bļāns. Tas ieķeres. Mānekls. Tā. Man galvenais. Visas uzparītas ir. Tās sapāstas. Tā. Ļoti apvienojās. Es viņu tā pa zemīti. Tā.
Ņemsim viņu klāt. Tā. Uz kameru. Kā saka, ļoti atvainojos. Ka dzīve šitā te. Bet. Simtu cik tur? 100 daudz. Tā. Septiņdiņa. Kurš. Šitāds monstrs. Skatīsimies. Ai, haidī. Nu, skatāmies. Ko viņi mums teiks. Nu ko, draugi, emocijas vienkārši pārpilda. Bedrītē, kur pagājušreiz bija tāda ap 70 cm zivs, šoreiz sanāca principā noķert savu pagaidām rekordu, virs metra zivs. Pēc tam video mēģināšu apstīties precīzāk, tur metrs 5, metrs 7, man liekas. Bet iekšā vēl bija kaut kāda bišķi ikra viņai. Centos maksimāli zivi nemocīt. Nomērīju, nofočējos un palaidu viņu atpakaļ brīvībā. Tā kā cerams, ka nākamam makšķerniekam viņa nesīs tikpat daudz emociju, cik man. Pagaidām vēl bišķi rokas trīc. Vienam pašam noparkot tādu zivu diezgan pagrūti. Tāpēc es stipri apsveru uztveramā tīkla iegādi, lai būtu parocīgi viņu uzķert to zivi, uztvert, un tādā veidā arī mazāk viņu traumēt. Tāpēc copējam, copēt pa forši. Tā, nu, pamanies fļuriku uz zemes. Šitādu miseni nevajag atstāt. To var vienkārši vienmēr paņemt līdzi, ielikt kabatā, pēc tam iemest misenē. Savādāk tas ir baigi slikti, ka tā atstāja. Var meža dzīvnieki sapiņķerēties tās pašas zivis, pēc tam pie augstāk ūdens tas viss tiek ieskalots atpakaļ upē. Nu, vai tiešām tik grūti šo paņemt un iebāzt kabatām, pēc tam izmest misenē. Un ko gāju. Skatos. Svaigs māneklis augšā.
Izstāst gan pēc karas. Bet, nu, tur var redzēt kaut kur. Jā. Tur pamēģināsim viņu nocelt nost. Akara, bet grimstošais. Tā kā šodien atkal viens māneklīts mums ir plusā. Nu, krāsējums diezgan forši. Nu ko, rozā māneklīts. Tagad it kā var pieiet bišķi tuvāk. Tālu nav. Mēģināsim atkal dabūt viņu ar to mūsu uzparīktu slaveno. Nu tā, esam aizķēruši. Tagad jācer tikai, kad nenorausies un neaizpildies viņš. Nu ko, vēl viens māneklis dabūts. Mazais timons. Praktiski jauns. Bez viena āķa. Bet, nu, forši. Nu ko, es dodos uz mašīnu. Šodienas kopsavilkums. Principā fantastiska diena. Metrs plus lašumāma. 2 mānekļi atkal kontā ieskaitīti. Paldies Dievam, neko šoreiz nenorāvu. Un viens māneklis atkal, nu, nesanāca atkal viņu dabūt, tā kā iepriekšējo reizi. Viens iekrita ūdenī. Šoreiz arī, kā laikam, ja es pareizi sapratu, tad viena pazīstama copmaņa māneklis tas bija. Mazais timons rozā krāsā. Nu, diemžēl šoreiz aizpildēja atkal tālēs dziļajās. Un ceru, ka jūs izbaudījāt šo metrīgo zivi kopā ar manīm, apskatoties video. Protams, caur kameras prizmu to visu nevar tās visas emocijas atspoguļot. Pie tam vēl vienam pašam mēģinot pieparkot šādu smuku zivi. Bija diezgan sarežģīti, tāpēc es saku, uztveramais tīkliņš laikam uz nākamo reizi būs kaut kas jāiegādājās. Vai nu kaut kas no veikala varianta, vai arī pa smuko no VV Craft. Viņš taisa rokdarbu tāds baigi smukos uztveramos, jo šī tā cope, tā ir tāda, kā es teicu, priekš baudas, priekš sevīm. Tāpēc es vismaz pieeja inventāra ziņā cenšos tā bišķiņ ar prātu un tā, lai pašam būtu prieks. Tā kā, nu jā, būs jāstās. Jāstās, jāmeklē tas uztveramais. Un kā jau teicu, ja kādam ir ieteikumi par saules brillēm ar polarizāciju un zeltainiem stikliem, tad droši rakstiet komentāros savu pieredzi, ko jūs ieteiktu, kāpēc. Jo ņemot vērā mūsu laika apstākļus, šodien diezgan apmācies. Tās saules brilles, ko es vilku pagājušajā reizē, kosta. Tā šitam laikam galīgi nedara, jo viņas ir domāts priekš tāda saulēna laika. Tāpēc tagad ir atkal jāpapildina būs savs ekipējums. Copa ir tāda nebeidzamās sacensības pēc inventāra iegādes. Visu laiku gribās kaut ko foršāku, kaut ko jaunāku, kaut ko savādāku. Tāpēc ir tiem makšķerniekiem 101 makšķeri. Viena priekš vienas zivs, otra priekš otras. Tāpat kā
arī, teiksim, uz mazajām, uz lašupēm man ir kāds 2,6 laikam kaut kur viņš aptuveni ir. Un ziemā izmantoju 3-metrīgo lamiglasu. Tā kā, lai būtu ērtāk izvadīt, ņemot vērā to, ka ziemā ir kaut kāds ledus gar krastiem, lai būtu parocīgāk ar zivu apieties un ar zivu ar mānekli. Tāpēc katrai zivī, katrai upai savs kāds. Esmu atbraucis līdz garāžai, atliek tikai izkrāmēt mānekļus un veidarus, lai apžūst līdz nākamajai sopas reizei, cerams, kad līdz nākamajai nedēļai. Un es atkal došos mājās, lai no safilmētā materiāla mēģinātu šovakar jau uzcept kādu jaunu video, un ar jums tiekamies komentāros.